līdz šim lielākā daļa ir norēķinājusies, tehniski runājot, pēc T1 tarifa. Tas ir tarifs, kur ir maksa par kilovatstundu. Šī brīdī pēc PVN paaugstināšanas šī maksa ir 8,25 centi. No 1. aprīļa piedāvātā struktūra sastāv no divām komponentēm. No cenas, ko mēs saucam par starta cenu, pirmajām 1200 kWh tiek saglabāta līdzinējā cena. Tad visiem tiem lietotājiem, kuriem gada patēriņš nepārsniedz 1200 kWh, tarifa pieauguma nav. Cena mainās tikai tiem lietotājiem, kuri gadā tērē vairāk kā 1200 kWh. Pēc 1200 kWh patēriņa tiek piemērota nākošā līmeņa cena, kas ir pamata cenas līmenis. Līdz ar to kopējā rēķina apjoms katrai mājsaimniecībai būs dažāds. Tas būs atkarīgs no tā, cik daudz gada patēriņā būs šī starta cena un cik būs pamata cena. Skatoties uz kopējo statistiku, tas, ko vēlētos uzsvērt, tad tarifu izmaiņas absolūti neietekmē pusi no mūsu mājsaimniecību klientiem. Šie klienti neiztērē gada ietvaros šīs 1200 kWh. Tas, protams, nozīmē, ka klients var tērēt viņu dažādi. Viņš var tērēt vienā mēnesī vairāk, otrā mēnesī mazāk, jo mēs rēķinām šo gada kopējo patēriņu. Protams, ja klienta patēriņš savukārt, kā mēs skatāmies, otrā pusē ir ļoti liels, 600 kWh mēnesī, tad 1200 kWh šāds klients notērēs pirmajos 2 mēnešos, tad pirmajos 2 mēnešos cenu izmaiņu nav, pēc tam klients norēķinās jau par šo pamata tarifu, kurš ir augstāks nekā starta cena.